Lai gan zaļo sasnus un sniegpulkstenīšus klāja balta sniega sega, Jelgavas pils parkā atkal cilpo zaķi. Garauši nav ieradušies tukšām rokām, bet arī parūpējušies, lai lielajā katlā būtu ko likt iekšā. Jā, zaķis vakar olas krāsoja. Krāsojam krepapīrā, cīnījāmies. Plīsa mums daudz olas, bet viss smuki sanāca. Dažas ļoti smuki sanāca. Tās, kuras nebija tā cerēts. Kā ir šokolādes olām garšē? Nē. Nē, garšē labāk ir vistoliņas. Jā. Un mazās paipalu oliņas arī, ja? Jā. Jā. Vai lieldienu zaķi jau šodien satika? Jā. Satika lieldienu zaķi? Jā. Olu ripināšana un ēšana nebūtu nav vienīgais lieldienu rituāls. Lai vasarā nekost odi, lieldienās kārtīgi jāšūpojas. Un vai sniegs netraucē? Nē, nemaz. Prieki tāpat lieli. Kas ir jādara lieldienās? Protams, jāšūpojas, jādaudz olas, jāpriecājās. Tas ir priecīgs, ne, ja? Un kāpēc ir jāšūpojas? Kas tur oda nebūšot, ja? Jā. Un vai sniegs netraucē lieldienās? Protams, ka nē. Cits gads arī tāpat ir bijis, ne? Vai jūs atceraties, kas pēdējo reizi tiešām bija šāds sniegots lieldiens? Man liekas, 2001. gadā, 15. aprīlī. Bet, lai būtu kam nodot tradīcijas, ir svarīgi, lai būtu kuplas ģimenes. Jelgavai par tradīciju turpinātājiem nav jāuztraucās. Būs pirmās. Arī no rīta pateicu, priecīgas lieldienas, saka smaidīt uzreiz. Uzreiz tā pamodās. Es saku, ārā sniedziņš, snieg būs jāiet mums uz pasakumu. Smaidu, saka, jā, tā. Šogad Jelgavnieku saimi papildinājuši 118 jaundzimušie. Tostep arī 4 dvīņu pāri. Un arī vēl interesanta sakritība, ka katrs šis pāris bija puisītis un meitiņa. Tā kā ļoti lepojamies ar tādām kuplām un veselām ģimenēm. Kā ir ar jaunajiem pāriem? Kā vairāk precās jaunāki vai jau ir sagaida, ka vairāk gadu un tad tā ar pieredzi jau aprecās? Jā, jāsaka, ka patiešām tagad patīkami ir, ka cilvēki, kuriem jau pār pa 30 gadiem, pirmo reizi stājas laulībā. Tā kā droši vien, kad laiki mainījušies un tagad vairs tik jauni un nepilngadīgi nesteidzās laulības reģistrēt. Tradicionāli jaundzimušajiem mērs pasniedza piemiņas veltes. Šogad pirmoreiz jaunie vecāki saņēma arī materiālu atbalstu, kas lieti noderēs ikvienā ģimenē. Vai šie ir jūsu pirmie bērniņi un cik viņi ir veci? Tie ir mani pirmie un viņi tagad būs tūlīt mēnesītis, 15. martā piedzimuši. Kā jūs izlēmāt šodien ierasties šajās sniegotajās lieldienās šeit? Tā kā tas ir mazajiem pirmais pasākums, tad tas ir jāapmeklē. Un vai kā īpaši grasaties svinēt šās lieldienas, varbūt kādu tradīciju aizsākt kopā? Olu krāsošanu vakarā kopā ar tēti. Tā, ģimenes lokā. Visiem priecīgs lieldienas, un tas nekas, kas sniegs. Tas jau arī tikai tāpēc vien, lai olas vieglāk sniegā ir atrast. Tāpēc augstu šūpoties, tālu lūkoties, glabājiet siltas kājas un priecīgus svētkus! Zana Zemniece, Māris Martinsons, TV Spektrs.